tā, tagad es iekāpšu lielākajā lidmašīnā pasaulē. Ja, atceramies, bija lidojums ar vienu no mazākajām komerciālām lidmašīnām šajā ceļojumā. Bija ar otro lielāko lidojums. Tagad būs ar pašu lielāko. Lielāks vairs tādas nav. Jā, nu šeit cilvēku plūsmas divās daļās sadala, jo lidmašīnai pašai vispār ir 3 piedurknes, viena ar otrajam stāvam un 2 pirmajam. Un tad sadala atkarībā no tā, kurā vietā ir sēdvieta, tā priekšā vai aizmugurē, tad novirs cilvēks. Tādā veidā nodrošina ātrāk iekāpšanu. Nu, vietas ir pār pa 500 šeit lidmašīnā. Un šeit ir arī iekāpšana. Second right, please. Un tā. Ja, nu es esmu salons, tas krāsojums, krāstoņi ļoti skaisti. Aha, šeit. Tā. Tā, nu. Tas ir augšana. Droši vien, ka kaut ko es paņemšu lejojumu. Pats loks ir diezgan neliels, ja, bet te ir tāds, aizdars priekšā. Šis te rāmīts ir skaists. Tālāk, kas te ir iedots? Ir iedots spilventiņš. Tālāk, kas vēl ir? Ja? Tātad, ko es te vēl redzu? Ir ekrāns izbīdāms. Un tad ir vieta austiņām, USB ports. Te ir štepsels visiem iespējamiem, iespējamiem štepseļiem. Tas mums vēl. Tā, te mums ir austiņas. Austiņas. Tas iepakojums ir jāplēš vaļā. Austiņas ir izdalīts šāds te. Nav ne mazākais nojauts, bet tur ražotājiem kaut kāds sūcieni ir. Tā, kas te vēl ir? Te vēl ir glāzīši ir, pudeļturētājs. Galdiņš tā nolaižas. Klasika. Šķiet, ka šeit jau drusciņ vietas ir mazāk kā Korejuši 747. Bet liela atšķirība nav. Tā aizmugurs kabata ar, 2 kabatas faktiski dubultā. Vienā ir evokācijas, avārijas štātē. Un te ir lidojuma žurnāls ar vemjam maisiņu. Tā kā krāstoņi tiešām ļoti labi izvēlēt. Kas mums vēl komplektā ir iedots? Vēl komplektā ir iedots seziņa. Skatos šeit komplektā nav iedots šķībiņas, ko bija iedevuši Korejuši. Tas ir tāds mīnusiņš. Bet, ja neskaidrs to, tad ir noteikti man noderēs lidojuma laikā. Es gribēju gulēt.
šādu sedziņu. Un tas pa lielam laikam arī viss. Jā, nu čibiņš žēl, ka nav. Nekas staigāšu uz eķiem. Nu tā, laipni lūdzam uz A380 borta. Tā mēs sanācis, ka kapteinis paziņojas, ka jāmaina viena riepa priekšēji šosiem. Pēc kaut kādu laiku paziņo, ka jāmaina arī otrā, jo tā pirmā nomainītāja atšķirās no tās vai iepriekšējās. Un jābūt pilnīgi vienādiem. Un, attiecīgi, te mēs kādu stundu vēl kvernēsim tepat pie geita. Kas tas ir, varbūt beigās vispār mums izdīs no lidmašīnas ārā, pateiks, kā tagad, šitas ezītes tālāk nelidos. Bet es saku tā, nē, es labāk es labprāt te padzīvot. Te ir tīri liela plaša un jāvar papētīt, ja kā izskatās, nu, diezgan plaši, jo. Vienīgi laukā te nevar iziet, ja, bet tā jau tīri okei. Ja, teļu, arī kaut kāda ir filmas, arī kaut kāds. Vienīgi sūdīgi tas, ka tā kā sāk celties, visu to lidmašīnu sāks kustināt, man būs atkal jāatcerās sēdz. Tā es varētu ņemt šitā tam vienkārši skaisti iemigt, pagulēt. Diezgan jau sagursēs. jāpiecieš. تذكر دائما بأن تضع القناع أولا قبل مساعدة الآخرين. عند حدوث أي طارئ سيطلب منكم كقبض الطائرة اتخاذ وضعية الانحناء الوقائية، وذلك بإمالة جسمكم للأمام والضغط على المقعد أمامكم. Labrīt, nu jau 25. jūnijā ir sākusies 25. diena, viņa ir iesākusies kaut kur te gaisā. Nē, patiesībā viņa iesākās jau uz zemes, bet jā, nu te var paskatīties par lodziņu. Tagad ir sācies brokastu laiks Emirātas lidmašīnām un pastīsimies, ko viņi te dod mums. Tad man atnesa tādu paplātīti. Tā, kas te ir? Tā, kafija, tas bija atsevišķi. Un mums atnes ūdentiņu, kas mums tas ir? Parasts dzeramais ūdens. Tā, šāda te bulciņa, pie korejiešiem ar šitāda bija. Tā, kas mums ir te izskatās, ka būs vienkārši virtuves instrumenti. Nu, ēšanas instrumenti. Tā, kas mums te ir? Tas... Huiviņci, kas tas ir? Kaut kāds grain bars. Tā, kas mums tālāk ir? Jā, vienkārši vielīts, ievārījums. Tas varētu būt sviestiņš. Un šeit mums ir ola, tomāts, kas tur vēl ir kaut kādu huiņu, mazliet pēc kartupeļiem izskatās. Un izskatās ēdiens ok, tomēr nav tik bagātīgs kā korejiešiem. Labi, korejiešiem vienīga atšķirība bija tāda, ka man jau lidojums bija pa dienu. Bija citas maltītes. Un lidojumi jau mums bija lielāks. Bet, nu jā, tas tāds novērtējums subjektīvais. Emirātu Airbus A380 ķemertiņam. Patiesībā katru ķemertiņam dizains un forma un izmērs mazliet atšķirās. Bet jā, kas te ir? Koda un vāks ir koka krāsās. Bet, nu, tāda, ka koka imitācija, protams. Te ir diezgan tāds liels spoguls, protams. Tas šeit ir tagad saules sēja. Tur ir napkins spoguls, mazliet nopaķots. Ir lietnes dizains, man ļoti patīk. Šeit ir ziepes, šeit ir roku mazgātājs ar kustību sensoru. Tā kā, ko viņš šeit mums piedāvā? Šeit mums piedāvā
and the body lotion un eau toilette. Un, protams, ir arī maisiņi. Ja, tā kā visi savās vietās. Šitā toalete ir diezgan maza, bet manuprāt, ka Augsaras jūtas klubam pietiekami liela. Jā, tagad es varu pastāstīt par in-flight entertainment. Īstenībā te ir man ko pateikt un netiek laimojošākai vārdi. Ja, tātad pirmais, kas ir, ja, ir pults, ja, kas ir old school variants, un ir arī touchscreens. Ja, izšķiršanas spēja ir ok, par to man sūdzību nav, bet tad, kad es spiežu kaut ko, tad ir nobīdi vietā, ja, nu, piemēram, un diezgan slikti reaģē arī. Tāpat arī diezgan neparocīgs. Kaut kā logi, kaut kā tāda, teikšu, ka ar korejiešiem bija daudz parocīgāks, vienkāršāk lietošana un respondēja uz spiedieniem ļoti ātri, ļoti labi. Tā kā šeit es ieteiktu viņiem, nu labi, ko es tur varu ieteikt? Džošs var ieteikt, ja, vai Nols ar savu lielo publiku. Ja, tomēr uzlabot savu in-flight entertainment sistēmu. Nav viņa pārskatām, nav viņa ērti, pie tam bieži vien tur kaut kā mistiski arī valodas pārslēdzās. Nu, tāds visāds dīvains lietas. Tā kā, jā, tur viņiem vieta ko padomāt. Kas šeit ir labi? Ir ļoti liels filmu repertuārs. Es gan šodien neskatījos nevienu. Es izmantoju iespēju, ka esmu viens par 3 sēdvietām un gulēju. Un īstenībā pamanīju, ka ļoti daudzi pasažieri šeit ir tādi vien paši par 3 sēdvietām vai pat par 4, ja viņi sēdz vidējā sadaļā. Un jā, viņi izmanto to iespēju, jā, pārvērš savus sēdvietas pa gultu. Un kas ir, tas ir tāds, no sērijas biznesa klases padomju stilā. Nu, tā arī sanāk. Pagulēt var labi dzinējam, lai arī es sēžu pie paša spārna, praktiski pie paša dzinēja. Troksnis nav nekāds, jā, nu, protams, kaut kas ir dzirdams, bet lidmašīna ir ļoti plaša, ļoti moderna, patīkam viņā sēdēt. Toalets ir ļoti jaukas, labi uztaisīts. Ķemertiņa apskatā bija tikai viena, bet nākamajā lidojumā es uztaisīšu pa citām, jo viņas atšķirās. Katrs ķemertiņš atšķirās, tā kā tur jāskatās. Nu, tā kā tā. Nu, sākam jau jūt, ka sākam nosēšanos. Drīz arī būsim Dubajā. Man pirmā reize, šodien pirmo reizi lidoju ar Emirātiem, pirmo reizi lidoju ar A380, pirmo reizi ieradīšos Dubajas lidostā. Diemžēl neieradīšos pašā Dubajas pilsētā, jo izlidojam ar stipru nokavēšanos un attiecīgi laiks vairs nebūs pietiekams. Bet nē, uz lounges aiziešu un ieiešu dušā, pārģepšu. Jā, ir vēl viens huļi īstenībā, kas šai kompānijai būtu jāsaka attiecībā uz in-flight entertainment, ka viņi liek iekšā šeit reklāmas, ja, ka, nu, piemēram, pēkšņi skatos lidojumu gaidu, pēkšņi sāk rādīt šādu te huļi. Tas tāds, piedod tādu mazliet lētumu. Es nebiju gaidījis, ka it kā prestīžai līdzsabiedrībai būtu jārāda vēl reklāmas. Viņi tiešām kaut kas nav riktīgi, ja viņiem tas tā jādara. Bet jā, tas ir tāds mans personīgais viedoklis. Gan jau, ka tur ir kaut kāds štēla, kāpēc tas tā ir.
Laipni lūdzam Dubajā. Ir 6:30 no rīta. Pēc vietējā laika 25. jūnijas. Es knapi varu paiet. Kārtējā kaita. Kārtējo reizi atkal uzliesmojums. Bet lūdzu to neņem pierē. Tikšu kaut kā. Tā, kas man tagad jāizdara? Man tagad ir jāatrod, kur man ir connections. Un jāatrod ir lounge. Un jāsagaida savus connections. Nekas cits nav jādara. Jā, tātad kliboju uz savu šito te transferu. Man jātrāp uz Bravo gaitiem. Bija ātrā tāda drošības kontrola, bet nu tāda nevis baigi tur rūpīgā, bet vienkārši uzmet somu virsū, nekas nav jāpako ārā. Ātri uzmet acis un iet tālāk. Es pieļauju tas no sērijas. Nu, ja kāds ir citā lidostā aizmirsts kaut ko pamanīt, nu tad šitie varbūt pamanīs. Ja? Kaut kā tā. Labi, tagad es saprotu, ka man jādodas ir uz vilcieniņu. Un droši vien saprotu, ka kaut kādā citā konkursā, kaut kur tā. Par lidostu. Lidosta ir glīta, nav pārspīlējumi. Arhitektoniskais dizains ir ļoti skaists. Pārējais ir tāds, vairāk uz funkcionālo. Protams, lidosta nejēgā liela. Viena no lielākajām pasaulē. Vienīgā atšķirība bija tāda, ka kļūstot lielai, viņa saglabājusies savu to estētisko. Es, protams, šeit uz zobu gribu paraut Atlantas lidostu, kas ir pilnīgs mēsls pēc skata, ja, tikai funkcionāls. Bet jā, šeit viss ir glīti, viss ir normāli. Protams, attālumi ir lieli, jā, un tāpēc būs jābrauc ar vilcienu. Jā, šī ūdens siena gan ir tīri skaista, bet es pie viņas neiešu, jo man tiešām grūti pārvietoties, tāpēc apskatāmies no tālienes. Tāpatreiz. Jā, te ir tātad vilcieniņš starp termināļiem vai starp sekcijām, nezinu, kā tas sanāk starp sekcijām laikam. Jā, un vispirms cilvēki izkāps. Un tagad man ir jākāp iekšā. Tā, es šoreiz esmu mobility impaired. Diemžēl. Jā, draugi. Labrīt vēlreiz. Faktiski ir tā, ka nākamais lielais posms, ja tātad konkrēti tālie austrumi, ir noslēdzies. Palicis pavisam nedaudz. Tuč no tuviem austrumiem un tuč no Eiropas dienvidiem. Jā, labi, pateikšu priekšā. Es tagad sēžu Dubajas lidostā. Gaidu savu lidmašīnu uz Stambulu. Cik sanāk? 2 naktis pa Stambulu? Nē. Jāpasās, cik man ir Stambulā naktis? 2 vai 3? Pats es vairs neko nejādzu. Tā. 3 naktis. To varēšu tiešām riktīgi čilā atpūsties. Jā, pirms doties tālāk. Tātad šobrīd būs vēl viens lidojums un būs interesants brauciens ar vilcienu. Būs nakts vilciens, bet to tad redzēsiet tālāk detaļās. Un jā, ja kāds gribēs man Rīgā satikt, 30. datumā 17:30 ieradīšos. Un lidostā tas būs, vai arī otrs variants, ļoti iespējams, ka es pat taisno laidīšu uz Zebrām, bet to es vēl nezinu. Tā,
iegāju cauri pre-boarding. Tagad var redzēt, te mūsu, šis smukulīts man vedīs uz Stambulu, jā, skaists. Vai ne? Tiešām skaistulīts. Diemžēl jau šādi vairs netiek ražot. Bet vienalga, ir šajā ceļojumā bijis tas prieks palidot ar 2 ikoniskām lidmašīnām, un tas vienkārši ir fantastiski. No tāda kolēģi uz iekāpšanu. Te ceļš sadalās 2 daļās. Viena ir elītie, kas ir priekšā un augšā, un tad pārējie, kas ir lejā. Nē, lejā un aizmugurē. Paiet ir ļoti grūti, nu labi. Var novērtēt tas reālos apjoms, kāda viņam ir. Šajā brīnumā kaut kā 550 cilvēku var sakāptas. Tas tiešām ir milzens. Lidot viņā tie ir patīkami. Nu tā, beidzot esmu iekāpis savā vietā. Tātad man ir 77 alfa. Tas ir, kā sanāk, 6 rindas vairāk uz aizmuguri, kā šurp lidojot. Bišķiņ labāk varēšu redzēt apkārtni, jo nebūs tieši uz flapiem. Ja? Flapus varēs arī redzēt, bet jā, varēs redzēt. Man ļoti interesē, kā izskatīsies pacelšanās no Dubajas. Mēģināšu te kaut ko nofilmēt. Un protams, arī nosēšanās Stambulā. Un arī sapratīšu, kā ir ērtības tad, ja visas 3 vietas ir aizņemtas. Ja, varēšu tad objektīvi novērtēt. Tā, ko es šeit redzu? Tātad touchscreens vismaz tas strādā kaut cik normāli. Tajā strādā pilnīgi pakaļām. Nu, apmēram tā. Valla patlarım yani. Uyurum yani şaraptan önce. Jā, austiņas gan ir pilnīgais mēsls, ja pilnīgi kaut kāda lēta plasmas un uzlikuši Emeralds logo. Man būtu kauns likt it kā diezgan elītes līdzsabiedrības logo uz tādiem mēsliem. Pieļauju, ka augstākām klasēm dod kaut ko labāku. Bet, nu jā, ir lietas, par ko nav padomāts. Jā, ko te atšķirās? Te mazliet atšķirās aizmugurs lejauts kā tāds. Tā te pults mazliet atšķirās. Pārējais jau liels atšķirības nav.
Apstoties pusdienās, 4 stundu lidojumā. Tātad, kas mums te? Te mums ir Augustas limližāciņa. Te mums izstāsta pēc kaut kā saldā. Kas tas pie vēl? Tā kaut kāda šokolāda, bet tā kaut kas līdzīgs sviestam. Tā, ēdams. Krekerīši. Sāletīti. Tā, kas mums tā? Maizes kokteils. Kas mums tagad šeit? Pat galvenais, kas tas vajadzēs? Kaut kas ir. Nezinu, kas tas ir, bet jānogaršo mūsu, tad pagarši. Ok, laika lūdzam. Uz Latvijas 180 ķemertiņu apskats, kas ir šobrīd lidojumā no Dubajas uz Stambulu. Šis ir pašā aizmugurē pa vidu. Jā, tāds te ir liels būvs un viss tāda arī koku imitācija. Te ir lemstiņi, tas ir vēl aplīdz būvs. Galvenais neatstāt tādu vienkārši. Tas viss. Un šeit jau tāds, es nezinu, varbūt pat īsts manupošs, bet ļoti eleganti, kad pieskarās. Laika forši. Lūdzam Stambulā, Turcijā. Tikko nosēdāmies, ka jāpiebrauc pie vārtejas, jāizkāpj, jāiziet imigrāciju un būs pirmā kārtējā jaunā apmeklētā valsts. Un šī ir pirmspēdējā vieta visā ceļojumā. Tā kā vēl mazlietiņ un jāstarp citu, ir jau laika zona sakrīt ar Latvijas. Tā pavisam tuvu. Viens sviests. Īsāk sakot, lidmašīna pieparkojās. Jā, tagad no Stambulā nolaižamies. Neviena ārā nelaiž. Ienāk kaut kādi šitie te dienesti. Visiem prasa pasas lidmašīnā. Ieraug manējo un mani tagad tādu noziedznieku izved ārā no lidmašīnas. Jā, tad nevis oficiālā vietā, bet vienā vienkārši lidostas nostūrī sīk pa detaļām. Kā teikt, izbauda visus manas somas, visus kabats, visu. Protams, nav neko neatrod loģiski, ka nav ko piepisties, jā. Es tā arī nesapratu. Un vienkārši tas džeks aizgāja, nevienu vārdu neteikdams, aizgāja, viss tīrs, jā, viss kārtībā. Būtu vismaz bieģi atvainojies, jā, vai izskaidrojies, kas pa lietu.
Nē, nu tas galīgi nebija smuki. Es pie tam ar klibu kāju. Man bija jāskaidro, kāpēc man ir ibuprofens, ja, kas ir pilnīgi legāla zāle. Pilnīgi, nu, pat bez recepša, ja. Kāpēc es viņas iepircis? Tā kā tā. Nu, attiecīgi, iespējas par šo valsti, pat vēl es neesmu valstī iebraucis, man jau ir sapists, godīgi sakot. Tā kā galīgi nav smuki. Jā, īsāk sakot, jā, valstī pēc tam iebrauc normāli, pēc visa tā haja. Neviens man vairs nekādas stulbas jautājumas neuzdeva. Bet jā, lielākā problēma, es nevaru paiet. Vienkārši naturāli nevaru paiet, knapi kustos. Tikšu, ko es darīšu? Ar metro aizbraukšu līdz centram, un tad pēdējo gabalu es laikam tomēr paņemšu Uberi. Nu, visu lielo gabalu ar Uberi es negribu braukt, tas ir baigi dārgi, bet kaut kāds common sense vajag. Nu tā, atbrauc līdz kaut kādai vietai ar metro. Un tagad vairs nekur nevar paiet, reāli nevar paiet. Pāri lupatās, apsēdot, sauc ārā Uberi. Viens tagad piekrīt, brauc, pēkšņi viņš pazūd kaut kur. Tagad, kad cits Uberis paņēma šito manu requestu, un brauc pa to pašu maršrutu, kur kaut kāda baigā bremze ir. Man bail, ka šitas arī tāpatām atcels. Bet man poku, es gaidīšu, es nekur paiet vairs nevaru. Tiešām.